Labdien! Šodien gribu jums pastāstīt par kādu rīku, ar kura palīdzību informātikas skolotājiem ir ļoti ērti veidot mācību video. Vienīgā lieta, kas jums ir nepieciešama, laba skaņa karte un labs mikrofons, kāds manā gadījumā šobrīd nav, tad par skaņas kvalitāti varētu būt sūdzības, un tā varētu būt daudz labāka. Proti, kāda ir galvenā ideja, kad jums ir iespēja uz ekrāna veikt kaut kādas darbības ar programmu un viņas komentēt. Vienlaicīgi gan komentārs, gan arī jūsu veiktās darbības datorā tiek ierakstītas video formātā, un beigās ir gatavs video, kuru iespējams demonstrēt. Šādu veidu video var kalpot gan kā neklātienes prezentācija, piemēram, ja jums ir jāierodas kādu pasākumu, kurā jums ir jālasa lekcija, un jūs kaut kādu iemeslu dēļ to nevarat ierasties. Tas nenozīmē, ka prezentācija ir atcelta. Jūs šo prezentāciju ierunājiet, pastāstiet un vienkārši aiztransportējiet kādām no nesējiem, vai viņu kaut kādā veidā ievietojiet internetā, un jūsu prezentācija var notikt arī bez jūsu klātbūtnes. Bet par visu pēc kārtas. Tad redzam šo te adresīti goview.com, uz kuru mums ir jāaiziet. Lūk, es esmu atvēris šo te adresīti. Šī gan ir beta versija, bet manuprāt ļoti labs servis. Internetā eksistē arī līdzīgi servisi. Tad, lai mēs varētu sākt rakstīt video, ir faktiski 3 soļi. Pirmais solis mums šajā servisā vajag reģistrēt. Proti šeit Singlup, kā jau daudzos servisos, mēs tad ierakstam savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, paroli. Šeit mums arī papildus tiek autāts, kādām vajadzībām mēs šo te servisu izmantosim. Šeit arī tiek prasīta informācija, kādā veidā mēs šo servisu atradām. Un beigās mums ir jāpiekrīt noteikumiem un noteikam pogu create my account. Tad, kad jūs būsiet izveidojuši savu akontu, jums tiks nosūtīta e-pasta vēstule uz norādīto adresi, kurā jūs redzēsiet adresīti, uz kuru jums ir jādodās, lai jūs pabeigtu savu reģistrāciju. Tad, kad jūs būsiet pabeiguši savu reģistrāciju, tā kā es jau to esmu veicis, tad es vienkārši šajā servisā ielogošos iekšā. Kļūdains, nekas. Mēģināsim vēlreiz. Lūk, un es esmu faktiski iegājis, man jau šeit kaut kādu video jau rakstās, tāpēc, kad es esmu jau iepriekš kaut ko mēģinājis darīt. Un šeit man arī ir viens maziņš video, kurus esmu jau ierakstījis un šeit lejuplādējis. Bet, lai to izdarītu, mums ir sākumā nepieciešama viena maza programmiņa, kas mums ir jāinstalē datorā, tas saucamais screen recorder. Mēs viņu lejuplādējam un uzinstalējam. Un beigu rezultātā mēs iegūstam šādu te ikoniņu, uz kuras mēs varam noties vai nu sākt rakstīt, vai arī pārtraukt rakstīšanu. Tā kā es šajā brīdī šo video rakstu, tad man šeit ir poziņa stop recording, un tas, kad es savu video būšu beidzis rakstīt, tad es nospiedīšu šo te
stop recording pogu. Lai jūs sāktu rakstīt video, jūs vienkārši tikko kā palaidīsiet šo te start recording, jūs varat sākt veikt darbības, vienlaicīgi mikrofonā šīs darbības komentējot. Un tā, kad jūs nospiedīsiet šo te poziņu stop recording, faktiski jūsu video būs gatavs. Un jūs viņu redzēsiet šeit pie My Recording, jūs redzēsiet kādu savu video, kuru ir iespējams gan palabots. Šādi viņš izskatīsies labošanas formātā. Ja šeit ir iespējams kaut kādas viņu dalīt daļās un pieņem kaut kādus ierakstu un vēl šādas tādas lietas. Tātad sadalīt no konkrēta punkta un vēl šādas tādas lietas. Vēl ir iespēja arī šo te video eksportēt un saglabāt viņu savā datorā MPG formātā. Vienīgais mīnus, ka šajās servisam ir, es neatradu viņam embed kodu, lai viņu varētu ievietot savā mājas lapā, bet domāju, tā kā šim te servisam ir beta versija, šāds te iespēja varētu nākotnē arī parādīties. Tā kā domāju, ka tehnoloģijas ļoti strauji attīstās un mums ir iespēja veidot pašiem savus mācību video, publicēt tos internetā un veidot šo te izglītību patīkamāku un pieejamāku. Šis bija mans pirmais eksperimentālais video. Paldies par uzmanību un lai jums veids!